Labdien, cienījamie radio klausītāji! Mēs tikko pabeidzam Saeimas sēdi un paspējam izskatīt vairākus jautājumus. Par visiem nevarēšu pastāstīt, bet sākšu, manuprāt, ar svarīgo. Mēs šodien pieņemam lēmumu un apstiprinājam amata augstākās tiesas priekšsēdētāju Strupiša kungu. Viņš strādāja šajā amatā kopš 20. gadā, un šodien viņš ir ieguvis mandātu turpināt darbu un vēl 5 gadus strādāt, lai turpinātu darbu un tiešām stiprinātu mūsu tiesu vāru. Šodien mēs arī pieņemam grozījumus, kas paredz, ka lauksaimnieki jau šogad varēs izmantot vairāk marķētas dīzeļdegvielas. Ir pieņemti grozījumi, kas paredz, ka skolēni varēs atteikties no krievu valodas kā otras svešvalodas apgūves vidēja izglītība. Šodien mēs arī izskatījām grozījumus krimināla likumā, kas skar dažādus jautājumus, un es mēģināšu vienkāršiem vārdiem pateikt, kas mainīsies. Grozījumi stāsies spēkā 10. jūnijā, un pirmais jautājumu bloks saistīts ar sankcionētām precēm. Mēs veicam saskaņošanu un harmonizāciju tiesību normām, kas paredz atbildību un regulē šo kārtību, saskaņojam to ar citu Eiropu valstu regulējumu. Un ir jāsaprot, ka gadījumā, ja preču vērtība nebūs lielāka par 10 000 eiro, tad būs administratīvā atbildība. Ja vērtība ir lielāka vai ja ir speciālas vielas, piemēram, kāda militārā nozīme, tad jau būs uzreiz krimināla atbildība. Ir pieņemti grozījumi, kas attiecās uz atbildību par neatļautām darbībām ar tabāku izstrādājumiem. Pat labi mums ir atbildība par aizliegtām darbībām ar cigarēlēm, bet mēs zinām, ka tagad ir parādījies dažādi jauni produkti, jaunas preces, tie saucami veipi, salti un tad dažādi šķidrumi. Un izveidojas situācija, ka atsevišķos gadījumos pie zināmiem lieliem apmēriem cilvēku sauc pie krimināla atbildības, citos gadījumos krimināla atbildības nav. Veselības ministrija izstrādāja, iesniedza priekšlikumus, mēs 3 lasījumos izskatījām un šodien pieņēmam grozījumus galīgajā lasījumā. Es gribu teikt paldies kolēģiem un ekspertiem, kas palīdzēja pilnveidot manu priekšlikumu, kas paredz, ka turpmāk mēs citādāk rēģēsim uz gadījumiem, kad transporta līdzekļa vadītājs pēc tam, kad viņu lūdz apturēt transporta līdzekļa kustību, turpina braukšanu un brauc agresīva veidā. Pat labi gan par agresīvu braukšanu, gan par nepakļaušanas policijas prasība ir paredzēta administratīva atbildība. Bet ir zināms, ka mums ir pat letālie gadījumi, kad transporta līdzekļu vadītāji nolūka izvairīties no kontakta ar policistiem, uzņem ātrumu, brauc pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, un rezultāta gājēji velosipedisti iet bojā. Turpmāk būs krimināla atbildība, un mēs paredzam, ka šajos gadījumos par šādu pārkāpumu būs iespēja piemērot arī brīvības atņemšanu. Ir izdarīti grozījumi arī panta, kas paredz pastiprināt atbildību gadījumos, ja ir nodoti aizliegti priekšmeti ieslodzījuma vietās. Mēs daudz diskutējam, meklējam risinājumu, un turpmāk atbildība tika pastiprināta. Paldies par jūsu uzmanību, un es domāju, ka mani kolēģi pastāstīs arī par citām aktualitātēm.